Sveicināti, dārgie draugi, lūk, šīs skaistās mušmirītes. Ilgus gadus par tām jums stāstīja šausmu lietas, bet tagad, kad atverās informācija, daudz no jums jau zina, ka mušmiras ir viens no vērtīgākajiem ārstnieciskajiem līdzekļiem, kurš iedarbojās tādā ļoti interesantā veidā uz mūsu organismu. Tātad, darbie draugi, ko dara mušmire? Mušmire atjauno neironu, nervu šūnas, neironu savienojumus. Un īpaši cilvēkiem, kur ir gados, tas ir ļoti svarīgi, jo tad, kad sāk zust dzirde, redze, tad, kad zūd atmiņa, tieši neironu nervu šūnas ir tam par, vai precīzāk sakot, šo šūnu novecošanās un bojājumi ir tam par iemeslu. Ko dara mušmire? Mušmire tās atjauno. Tātad mušmires ir vēlams lietot, tās ir ļoti vērtīgas sēnes, un kādā veidā tās tiek lietotas, ja jūs negribat galvas sāpes, ja jūs negribat kaut kādu īpašu reiboni uztvert, tad mušmiras tiek lietotas 3 mēnešus kā mikrodozings. Un šīm mušmirēm ir jābūt izkaltētām. Pie tam 3 mēnešus noturētām. Ja mušmire nav izkaltēta 3 mēnešus noturēta, tā var radīt galvas sāpes. Ko nozīmē mikrodozings? Mikrodozings ir ļoti mazs, apmēram pirkstgala liels gabaliņš, kur lieto no rīta. Tas no rīta jūs padarīs možākus, atteiksieties no kafijas. Vakarā savukārt pirms gulētiešanas mušmirīte ieejā. Pārāk liels gabaliņš mušmiras jums ir, arī mazs gabaliņš mušmiras jums var radīt sapņus, bet liels gabals mušmiras jums noteikti radīs diezgan liels sapņus, kuros var izdzīt visādas emocijas, kuras jūsos ir. Mušmirīte ir ļoti vērtīga par indīgumu. Tad mušmira var būt indīga tad un bīstama dzīvībai tad, kad jūs apēdat 12 kg sarkano mušmiru. Zaļā mušmira ir krietni